Tās idejas nāk dažādi, jā. Nu, parasti pēti, un tad vienā brīdī tās ogas ieraugi, kā viņas krāsojas. Tad ieraugi, kā attīstās tie rabarberi no zemes. Tas ir vērojuma rezultātā, ja? Un tad ir šīs te asociācijas, kad vēl viss ir pelēks, ja? Un lien ārā tie rozie falli no zemes ārā un saprot, ka tā ir tāda kulminācija tai pavasara saulē. Tas ir mežvīns, un šarms ir šajā procesā, kā no maza zaļa ķekariņa viņas uzbriest un izveidojas par tādu nobriedušu ogu. Bet otra lieta ir tā zīme, viņa līdzinās molekulām, ja, un tādām struktūrām, tādiem planētu modeļiem arī. Tā ir mušmire, kuru es gleznoju, kad man blakus bija globus. Es skatījos uz zemeslodi, ja, uz šo te kosmisko sajūtu uz zemeslodi, bet gleznoju mušmiri, kurai arī sadalās tie viņas kontinenti virsmu, ja, kad atkal tas mazais ir lielais. Es paņemu to, ko es gribu izcelt, noņemu lieko un pasvītroju tās lietas, kas mani interesē. Māksliniekam tomēr jāstrādā tā, lai būtu saprotams, kurš gadsimts bija aiz loga. Ja? Un šeit ir jābūt tām zīmēm, ka mēs jūtam, kas valda, kādas idejas valda, kas notiek, kādi ir procesi. Ja? Tomēr šim te pieskārienam laikmetīgiem viņam ir jābūt. Tas ir viens darbs, ainava. Nosaukums ir statistiska ainava, kurā es parādu savas sajūtas Covida laikā, kad mēs esam mājasēdē, ja? Kad uz ielas nevar iziet, ja? viss ir ciet, visi sēž mājās, visi dara mājās, un ir tikai vieni nepārtraukti cipari. Šodien tik daudz, nākamajā dienā tik daudz. Un tas mierīgais ezers, tas ir tā fiziskā realitāte, ja? Un tie cipari, tas ir tas dramatisms, kas visu laiku mēdījos fonā. Tā kā tas ir tāds. Un jo tālāk ir mēdīji, jo mazāk mēs redzam to visu. Jo vairāk tie mēdīji tiek ieslēgti, jo tā līnija atkal kļūst agresīvāk. Un šeit ir atkarīgs no tā, kur mēs esam un kā mēs uz to skatāmies. Bet ezers ir mierīgs. Tā ir atkal ironija par cilvēka un dabas sadarbību, ja? Kad cilvēks mēģina aizvietot, ielīst iekšā procesos, ja? Un tas ir tāds, nu, kaut kurā brīdī tas var izdoties, ja? Bet tas viss ir tāds liels jautājums, jo vēsture rāda, ka iejaukšanās atstāja sekas, kas ir ļoti bieži ļoti nelabvēlīgas, un viņas kā lavīna, kā tāds tauriņa efekts rada pilnīgi citas lietas. Ja? Tāpēc šis ir tāds darbs, kurā ir saulaina, viegla pļava, kurai virsū apteksnē milzīgs smags drons. Viens no tiem momentiem, esot dabā, bija tas, ka es dārzā strādājot, noklausījos visu ciklu par sengrieķu filozofiju. Un kamēr es klausos šīs sengrieķu filozofijas tēzes un skaidrojumus, es atkal redzu tos procesus, un viņi ir viens pret viens, ja? Tā filozofija ar to dabas, arī reliģija vēsture, ja? Ļoti daudzas lietas ir redzamas dabā, kā viņas notiek un kā viņas attīstās. Ehinācija ir viens no spēcīgākajiem imūnu stimulatoriem. Viņa izmanto ne tikai lapas, ziedus, bet arī saknes. Un viņa ir baigais bišu draugs. Un tā forma, viņa ir tāda meksikāņu stila puķes, ja, kas ir ļoti izteikts, tas konus. Un es gribēju uzsvērt tos ziedputekšņus, kas mirdz, ja, jo viņi īpaši mirdz. Tāpēc viņi ir tumsā un izstaro gaismu no tiem putekšņiem, jo tas ir tāds aktīvais elements. Tieši gribēju šīs te vecmāmiņu pujenes, tās vecās, nevis modernās šķirnes, bet tās vecās, smaržīgās, lielās. Un īstenībā tajos pamestajos būvlaukumos es esmu tiešām atradusi pērles, kuras tagad man arī ir dārzā. Jā, un peonija, viņa ir austrumu medicīnā, viņa izmanto tieši sievietēm, lai uzlabotu hormonālo fonu un uzlabotu labsajūtu. Izrādās peonija ārkārtīgi tā kā paceļ sievieti somu un uzlabo pašsajūtu.
Un es esmu pat uztaisījis feoniju tēju, tagad laimīgai sievietei. Tā kā jā, šis darbs ir vairāk par to sieviešu pusi. Kopš man ir dārzs, man vairs nav mīļākā gada laika, jo es pamanīju, ka augustā veidojas pumpuri, ka ziemas periods ir tāds tikai ilūzija par mieru, ja? Ka pavasarī, kad sākas tā lielā aktivitāte, tas īstenībā ļoti stresains un tāds trauksmens laiks, kad putni perās, ja? Vasara ir, tā ir tāda kulminācija, un tas ir tāds noslēgts āplis, kas visu laiku kustās, un tad vairs atsevišķi viens gadalaiks viņš neizšķirās. Tu redzi to plūdumu, un tā ir upe, viņai nav vairs posms.